Esiet sveicināti trešdienas raidījumā. Šovakar esam jums sagatavojuši šādus sižetus. Valdemārpilī jaunās ielas svētki. Novadu pieskandina dziedošais autobus numur 25. Darbnīca, ciparnīca, Talls keramika. Jau 5. gadu Valdemārpilī jaunās ielas iedzīvotāji paši sev un arī kaimiņiem sarīkoja lustīgus svētkus. Ar skanīgu svētku gājienu tika atklāti jau 5. jaunās ielas svētki. Mūzikāli un lustīgi priekšnesumi pieskandināja visu ielu un pulcināja kuplu skaitu gan vietējos iedzīvotājus, gan kaimiņus. Katrā jaunās ielas sētā ikvienam interesantam bija ko apskatīt, izbaudīt, nogaršot un nopirkt. Mākslas sētā ik viens varēja apskatīt vietējās iedzīvotājas Zanes mākslas darbus. Šī ir mākslas sēta. Es piedāvāju savus mākslinieciskos pakalpojumus, zīmēju karikatūras un portretus, un cilvēkiem ir iespēja pie manīm pasūtīt. Es zīmēju jau no 6 gadiem, jau ļoti sen, un gāju mākslas skolā. Tā ikdienā īpaši neesmu mācījusies nekur, bet pašmācības ceļā. Tos, kurus aizrauja dažādi koka priekšmeti un koka grebšanas māksla, amatu sētā varēja aplūkot darbmācības skolotāju un kokgriešanas pratēja Kārļa Ziediņa veikumu. Es jau braucu no pašiem pirmsākumiem, un man loma ir demonstrēt savu amatu. Un tas ir koka karoša griešana. Vispār, lai popularizētu kokapstrādi. Sen atpakaļ man jau patika kokiem strādāt. Mājās bija pamēģinājis. Un es jau aptuveni 5., 7. klasē zināju, ka es būšu saistīts ar kokapstrādi. Kādu laiku jau es braukāju par šādiem pasākumiem, griežu koku karots, un vienmēr ir kāds pulks, kas nāk pie maniem runāties, dalīties pieredzē. Vecāku gadu gājumu cilvēki man pastāsta savu pieredzi un visādas interesants arī metodas, kā piemēram materiālu žāvēt, visu kaut ko es tādu uzzinu. Svētki tapuši pateicoties vietējiem iedzīvotājiem un viņu vēlmē darboties un veidot ko skaistu, kā vērtē arī pašu pasākumu organizatori. Aktivitāti šajos svētkos iedzīvotāji izrādījuši īpaši lielu. Man jāsaka liels paldies ar maniem kaimiņiem blakus mājā, tur Gunai un Martai, Ievai, Daigai un kaimiņienei Aldai. Protams, man ir katrā sētā kāds draugs, tā kā es Valdemārpilī vadu dāmu klubu Scarlet, un man arī ir gandrīz katrā sētā mana dāma, un tad tā palīdzība ir no viņam, jo mēs visi kopā veidojam šos svētkus. Es domāju, ka varētu ņemt stafeti, ka 5 gadi mums varētu beigties, un varētu ņemt kāda cita iela. Es domāju, ka es arī to ideju ieteikšu kultūras darba organizatorai, lai nākošajā gadā pārņem šo stafeti kādu citu ielu. Un arī, protams, ka ielai ir jābūt nedaudz mazai, jo lielāka iela, jo grūtāk ir. Varbūt arī ne tikai kā ieliņa, bet varētu pārņemt arī kaut vai daudzdzīvokļu māju, kādu vienu savā pagalmā svētkus svinēt. Arī tas varētu būt tāds, varbūt, ka impulss vai stimuls kādam. Jaunās ielas svētkus apmeklēja arī Kristīna Frēmene, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. 4. maijā par godu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. gada dienai Talsu novada apceļoja dziedošais autobus numur 25. Dziedoši, līksmi un patriotiski. Talsu novada kori dziedot Latvijai veltītas dziesmas pieskandināja teju visu Talsu novadu. Šogad dziedošie autobusi bija 5, tika izbraukti 4 maršruti, kurā vienā maršrutā brauca pat 2 autobusi. Vairāk kā 200 dziedošu koru dalībnieki paviesojās 16 Talsu novadu pilsētās un pagastos. Dziedošais autobus pat tiešām bija dziedošs autobus, jo mēs no vienas vietas uz otru braucot dziedājām dziesmu repertuāru cauri. Visus vārdus, kas bija aizmirstušies mājās, šodien iemācījāmies autobusā. Tā mums gāja, un mēs bijām es pats braucu pirmo reizi, mēs bijām ļoti priecīgi, ka pilnīgi visās vietās, kur mēs bijām, mūs ļoti sirsnīgi sagaidīja ar gardumiem un ziediem, un zāles bija ar klausītājiem piepildīts. Bija tiešām svētku sajūta. Dziedošajā autobusā vienmēr noskaņojums ir ārkārtīgi brīnišķīgs, dziedošs, prieka pilns, jaunu pārsteigumu pilns. Tas ir tiešām ārkārtīgi priecīgs brīdis braukt, iedziedāt visu novadu.
Šogad dziedošajos autobusos brauca Talsu otrās vidusskolas zēnu un jauktais koris, Talsu sākuma skolas zēnu koris, Valdemārpils vidusskolas 5. līdz 12. klašu skolēnu un zēnu koris, Talsu pamatskolas 5. 9. klašu skolēnu un zēnu koris un Laucienas pamatskolas 5. 9. klašu skolēnu koris. Pastāsti, kāds tev noskaņojums šodien bija dziedošajā autobusā? Ļoti labi, interesanti. Pirmo gadu piedalies? Jā, nebija grūti, bija vairāk mēģinājumu, tas dziesmas paši jau varēja iemācīt. Pastāstiet, kas jums no šīs dienas visvairāk patika? Es domāju, ka braukt uz visādām vietām un dziedāt visādas foršas jautas dziesmas. Cik grūti bija sagatavot šīs dziesmas? Diezko viegli jau nebija. Tā pagrūti. Dienas noslēgumā visi dziedošie autobusi sabrauca vienu vietu. Laidzē profesionālās izglītības kompetences Rīgas valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūra vienības pagalmā, lai kopīgi uzdziedātu, uzēstu zupu un vienkārši pabūtu kopā. Es ļoti vēlētos, lai šī tradīcija, šis dziedošais autobuss arī turpmāk ceļotu. Tā ir jaunatnē ieaudzināt mīlestību pret savu pret Latviju, pret savām mājām, pret saviem līdzcilvēkiem. Starp sanākušajiem svētku viesiem bija arī Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakula, kura Talsu novadā nav pirmo reizi. Ar lielu prieku klausījos skolēnu dziesmas. Gins Ceplinieks ir izcils, ko viņš no skolēniem dabū ārā no puikām, no rakariem, kuriem acis arī dzaugstī, bet balsis ir lieliskas. Un Laidzē šī man jau ir otrā reize. Šoreiz man ir prieks būt svētku reizē, jo vārdi, ko mēs sakam, ne tikai mēdz piepildīties, bet visbiežāk piepildās. Un ja mēs labi runāsim par sevi, par kaimiņiem, par kurzemniekiem, par talsiniekiem, laidzeniekiem, pastendniekiem, par Latviju, mums būs labi. Līdz ar 4. māja svētkiem un dziedošā autobusa aktivitātēm Laidzē tika atklāts Laidzes zaļie dzejas koki. Laidzes profesionālās vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Antonija Dreslere pēdējos 39 gadus ikgadējā dzejas dienā Laidzē kā tradīciju stādīja kokus. Lai saglabātu kultūru vēsturisko mantojumu, īstenots projekts Laidzē zaļo dzejas koki. Pavisam uzstādītas 10 īpašas zīmes, katrā ar savu vēstījumu, lai ar bagātīgo mantojumu varētu iepazīties katrs interesents. Parks ir ļoti sens, vēl no barona Hāna laikiem, un tāpēc dabas aizsardzības biedrība viss tā neļāva stādīt kokus, kur pagadās un kā katrs iedomājas. Un gribējās arī, lai no šiem gadiem kaut kas augtu. Un tad es sadomāju, ka varētu tikšanās laikā ar dzējniekiem, dzejas svētkos šādus kociņus stādīt un arī viesu atcerēju. Un tā radās Laidzes dzejas koki. Dziedošajam autobusam sekoja arī Kristīna Freimane, Girts Grenevits, Talsu televīzija. Darbnīcas ciparnīca, Talsu keramika, māla veidošanas un mīcīšanas galvenie darboņi un absolūti fanātiķi ir Diāna Dzelme un Nauris Galviņš. Šī ir tāda diezgan sena trauku apgleznošanas tehnika. Nepārāk daudz es vairs zinu, kas ar to nodarbojās. Mans vislielākais iedvesmotājs šajā šķīva apgleznošanā, protams, ir Jēkabs Dranda, 30. gadu podnieks Latvijā. Viņš gan bija vidzemnieks, bet viņa šķīvi ir slaveni ļoti ar savu tādu krāšņumu un dekorativitāti. Un man jau, kad es tikko sāku nodarboties ar podniecību, tad es vispār nemaz nedomāju nodarboties ar to vēlāk, jo es sapratu, ka laikam tas man nevisai var būt, un es dzīvē to noteikti nedarīšu. Un sanāca tā, ka ar keramiku es nodarbojos gan, un mācījusies pa velti nebija. Mācības turpinājās. Tad, kad sāka ar keramiku nodarboties, tad mācīšanās turpinās, jo visu laiku
ir kaut kas jauns, ko iemācīties, ko apgūt, un tā prakse ir tā labākā pieredze. Ja Diāna ir absolvējusi Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas keramikas nodaļu un Talsos strādājusi par pasniedzēju mākslas skolā, tad Naurim atlicis tik vienu reizi izmēģināt virpot māla traukus, lai šī nodarbe kļūtu par sirdslietu. Kaut kad pēc vidusskolas vienkārši gribēju kaut ko pamēģināt. Un mākslas skolā bija tāds 6. kurs, tā kā pieaugušajiem domāts. Tad aizgāju pamēģināt, tur kaut kāda drauga arī nāca. Tur gāja zīmēt un gleznot, mācīties un tā. Man gleznošana vai zīmēšana man nepārāk patīk. Tad es iedomājos, varētu pamēģināt pavirpot. Tas likās, ka varētu būt interesanti. Un tad pamēģināju un kaut kā iepatikās un daudz maz sanāca sākumā kaut kas arī. Un tā tagad vēl es to neesmu pametis. Pamatā Diāna un Nauris savā darbnīcā nodarbojas ar podniecību, kas ir praktisko trauku veidošana, bet abiem māksliniekiem patīk izmēģināt arī kaut ko jaunu, dažādas keramikas tehnikas. Bet Diānai kā keramiķei tomēr labāk patīk pieturēties pie latviskām apgleznošanas tehnikām un rakstiem. Tā, kad tikko sākām, mēs diezgan daudz pētījām latviešu podniecības, gājām uz muzejiem, skatījāmies arī grāmatas un visur kur, jo izdomājām, ka ja reiz kaut ko dara, tad ir jācenšas to savu, kas ir savai tautai mantojumā, tas līdz nākošais. Tāpēc, kad tā jau ir tā īstā seja. Un arī tad, ja atbrauc cilvēki ciemās pie mums, vai arī mēs pie kāda aizbraucam ciemās, mēs jau gribam redzēt to īsto. Kas ir tiešām raksturīgs tai pusē. Tāpēc arī tie motīvi ir vairāk vai mazāk improvizācijas no tā, ko es tomēr esmu redzējis pa grāmatām, pa muzejiem un dažādiem tādiem attēliem. Tā ļoti daudz. Viņš iznāk individuāli tik un tā, pat ja kāds gribētu kaut ko tādu uztaisīt, vēl viņam vienalga iznākt savādāk. Tas jau tur nav iespējams līdzīgi uztaisīt. Šī lieta ir tik jauka, tā keramika tieši ar to, ka viņai ir bezgalīgi daudz iespēju. Tu vari nodzīvot visu mūžu un tāpat neuzzināt pat visu, kas ir iespējams darīt ar mālu un uguni. Kad no māla pikas ir izvirpots iepriekš izfantazētais darinājums, tam ļauj nedaudz sacietēt, lai varētu notikt tālākā apstrāde. Ceplī traukus apdedzina 2 reizes. Pirmais apdedzinājums ir biskvīts, tad, kad trauku ieliek bez glazūras un apdedzina, lai viņš turās kopā. Tas ir 900 grādos apmēram. Un pēc tam viņu glazē un liek vēl vienreiz. Un tad ir lielāka apdedzināšana. Tad ir 1100 vai 1020 atkarībā no māla vai glazūru kušanas tam temperatūrām. Lielāko daļu sava laika Diāna un Nauris pavada ciparnīca Tals keramika, veidojot visdažādākos māla traukus un ne tikai, kā arī viņi ir ļoti atsaucīgi un savā darbnīcā labprāt uzņem viesus. Ekskursanti vasarās ļoti daudz nāk. Tā kā mums ir tāda vieta, ko parādīt Talsos, kas mums arī tāds skaists ir. Jo Kurzemē jau keramiķa atkal nav nemaz tik ļoti daudz. Tie jau pārsvarā ir Latgales pusē, Vidzemē. Mēs te esam tādi salīdzinoši reti. Simona Antaļka, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Šovakar raidījumā tas arī viss. Uz tikšanos jau piekdienas raidījumā. – 16. un 17. maijā Rallija Talsi! Čempionu rallijs! 2 dienās ātrākie braucēji jau 7. reizi izšķirs čempionu kausa likteni. Sestdien trasē arī Youngtimer vēsturiskie auto. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk informācijas Rallija Talsi LV ar Talsu novada pašvaldības atbalstu. Sponsorē Neste Oil, Talce SC grupa. Rallija Talsi lieldraugs, Latvijas dzelzceļš, oficiālais auto no Nissan Norde, organizē RA Events. Tiekamies 16. un 17. maijā Rallija Talsi!